Labdien, cienījami kolēģi! Man ir patiesi prieks uzstāties abu projektu noslēguma konferencē, un es uzskatu, ka konferencē tā ir laba platforma, lai mēs varētu kopīgi apspriest paveikto, kā arī runāt par problēmām, kuras eksistē mūsu darbā. Ikdienas darbā mēs koncentrējamies uz klientiem un nepieciešamību sasniegt noteiktus rezultatīvus rādītājus. Manuprāt, pats svarīgākais elements starp klientu un rezultātu ir darbinieki, kas veido šo rezultātu. Šodien es gribētu diskutēt ar jums par resocializācijas daļas personālu, kuram uzticēts veikt notiesāto resocializāciju, un kopīgi izdarīt secinājumu, vai resocializācijas daļas darbs ir prestižs ieslodzījumu vietu pārvaldes sistēmā. Profesijas prestīžam ir vairākas definīcijas, bet kopumā tā ir atzinība un cīņa par darbu, kuru ikdienā veids individs vai institūcija. Zinātniskajā literatūrā ir daudz kritēriju, pēc kuriem var spriest par profesijas prestīžu. Un šajā slaidā jūs varat redzēt galvenos kritērijus, kuri noteic profesijas prestīžu. Prezentācijas turpinājumā mēs kopīgi varēsim noskaidrot, vai resocializācijas daļas nodarbinātie atbilst šiem visiem kritērijiem. Resocializācijas politikas pamatnostādnes ir noteikta atziņa, ka tieši personāls ir galvenais resurs pārmaiņu veicināšanā. Un, lai sasniegtu resocializācijas procesa rezultātu, mums ir nepieciešams apmierināts, apmācīts un profesionāli noturīgs personāls. Pateicoties projektiem, mēs varam piedāvāt mūsu klientiem iespēju piedalīties jaunajās resocializācijas programmās, NVA karjeras konsultācijās, neformālas izglītības programmās, ģimenes dienās un organizēt tikšanos ar brīvprātīgajiem. Projekti saturiski pilnveidoja notiesāto resocializācijas iespējas. Nepieciešams atzīmēt, ka šīs aktivitātes radīja arī lielāku slodzi uz resocializācijas daļas nodarbinātajiem, kuru skaits palika nemainīgs. Pats galvenais mērķis, kuru ieslodzījumu vietu pārvalde izvirzīja sev, ir efektīvi piemērot resocializāciju sodītai personai, lai mazinātu noziedzīga nodarījuma recidīvu. Nepieciešamību resocializēt sodīto personu noteica arī soda mērķis. Un tieši resocializācija zinātniskajā literatūrā tiek uzskatīta par speciālo prevenciju, kuras mērķis ir mazināt noziedzīga nodarījuma recidīvu. Citiem vārdiem sakot, resocializācija tas ir speciālais līdzeklis, ar kura palīdzību mēs cenšamies ietekmēt mūsu klientus, lai nepieļautu jaunus noziedzīgus nodarījumus. Speciāla prevencija paredz to, ka resocializācijas daļas nodarbinātajiem ir jābūt speciālajām zināšanām resocializācijas piemērošanā. Viennozīmīgi var teikt, ka vairāki normatīvie akti noteic resocializāciju par prioritāti brīvības atņemšanas soda izpildē, bet jautājums, kāda situācija ir praksē? Praksē ir nepieciešams konstatēt faktu, ka resocializācijas daļas personāls bieži mainās. Tikai 2023. gadā no Daugavpils cietuma resocializācijas daļas aizgāja 6 vecāki inspektori. Pirmie jautājumi, kurus es uzdodu sev, kad kāds no kolēģiem nolēma neturpināt dienestu resocializācijas daļā, kāpēc tas notiek? Kāpēc cilvēki izvēlas turpināt dienestu zemākajos amatos vai vispār aiziet no ieslodzījumu vietu pārvaldes sistēmas? Kas neapmierina kolēģus, ka viņi vairs negrib pildīt šo prioritāro darbu? Protams, ar katru no viņiem es veicu pārunas, un mēs runājam par faktoriem, kuru ietekmē bija pieņemts šāds lēmums. Man, kā daļas priekšniekam, katru reizi ir nepieciešams domāt, kur es atradīšu jaunus kolēģus. 2018. gadā, kad es mācījos doktorantūrā, man piezvanīja Vitolds Zahars,
Daugavpils Universitātes tiesību katedras vadītājs. Zahara kungs piedāvāja man pasniegt dažus studiju priekšmetus, kā arī vadīt un recenzēt studentu kvalifikācijas darbus, kuri apgūst augstākās izglītības pirmā līmeņa profesionālu kvalifikāciju speciālists ieslodzījumu vietas darbā. Šī izglītība šobrīd ļauj veikt resocializācijas daļas vecāka inspektora amata pienākumus. Mana pirmā doma bija, tas ir iespēja izglītot uzraugus un apsargus, kuri pārsvarā apgūst šo profesionālo kvalifikāciju, tādā veidā nodrošināt kolēģiju sagatavošanu un pēc izglītības saņemšanas piedāvāt viņiem iespēju dienestu turpināt resocializācijas daļā. Zahara kunga piedāvājumu es uztveru kā pagodinājumu, jo pirmkārt man bija interesanta sadarbība ar cilvēku, kurš bija ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieks un izstrādāja vairākus metodiskus līdzekļus studentiem. Pēc tam, kad no manas daļas 2023. gada aizgāja kolēģi, es piedāvāju vairākiem saviem bijušajiem studentiem, apsargiem un uzraugiem kļūt par resocializācijas daļas vecākajiem inspektoriem. Un ziniet, cik no viņiem man izdevās uzrunāt? Nevienu. Tad es saku domāt, kāpēc mūsu sistēmas darbinieki ar speciālo izglītību negrib kļūt par resocializācijas daļas virsniekiem. Visiem apsargiem un uzraugiem, kuriem es piedāvāju vecāka inspektora amatu, ir noteikts summētais darba laiks. Individuālajās sarunās apsargi un uzraugi man paziņoja divus noteicošus faktorus, kāpēc viņi patreiz negrib pārcelties uz dienestu resocializācijas daļā. Pirmais ir darba grafika maiņa. Šobrīd lielākai daļai apsargu un uzraugu ir noteikts šāds darba laika grafiks. Diennakti nepieciešams strādāt un 3 diennaktis ir brīvas. Amatpersonas, kuras strādā pēc summēta darba laika, negrib pāriet uz grafiku 5 darba dienas un 2 brīvdienas, jo ievērojami mazāk paliek brīva laika un praktiski nav iespējas apvienot dienestu ar otro darbu. Otrais faktors, ka apsargi un uzraugi šobrīd apzinās, ka vecāka inspektora darbs resocializācijas daļā ir atbildīgāks, sarežģītāks, intensīvāks, bet atalgojuma pieaugums nav būtisks. Salīdzinājumam apsargi un uzraugi, kuri strādā pēc summēta darba laika, šobrīd vidēji saņem atalgojumu uz rokām 1100 eiro, bet resocializācijas daļas vecākais inspektors, kurš nesen saņēma leitnanta speciālo dienesta pakāpi, 1200 eiro. Tagad paliek skaidrs, kāpēc nav atsaucības no kolēģiem, kuriem ir speciāla izglītība, jo viņi uzskata, ka atalgojuma un dienesta pienākumu apjomu pieaugums nav adekvāti. Ja praksē pamatfunkciju veicēji saņem uz 100 eiro mazāk nekā speciālas prevencijas veicēji, tas norāda, ka vieglāk ir veikt pamatfunkciju izpildi, kas prasa pavisam citu atbildības līmeni un darba intensitāti. Šis fakts sniedz atbildi arī uz jautājumu, kāpēc kolēģi aiziet uz zemākajiem amatiem mūsu sistēmā vai iekšlietu ministrijas sistēmā, jo vieglāk ir veikt pamatfunkciju izpildi nekā speciālo prevenciju. Izriet logiskais secinājums, ja gandrīz nav starpības atalgojumā, kāpēc būtu nepieciešams strādāt vairāk un intensīvāk. Ja jūs jautāsiet, kāpēc mani uztrauc šī situācija, es jums atbildēšu, ka Daugavpils cietuma resocializācijas daļā palika tikai 8 nodarbināti, kuri dienesta vai darbu uzsāka 15 gadus atpakaļ. 8 nodarbinātie sastāda 19% no visiem nodarbinātajiem, kuri veic pienākumu izpildi resocializācijas daļā šobrīd. Turpmāko 5 gadu laikā izdienas pensijas vecumu sasniegs vēl 9 vecāki inspektori. Šie 40% veido resocializācijas daļas mugurkaulu, un man rodas jautājums, ko mēs darīsim tālāk. Šobrīd esošā situācija uzskatami rada, ka apsargi un uzraugi atrodas komforta zonā, un mans aicinājums nav pasliktināt viņu darba apstākļos,
bet es gribu uzlabot resocializācijas daļas nodarbināto prestīžu un atalgojumu, lai pie mums vēlētos iet kolēģi ar speciālo izglītību, lai mēs varētu izvēlēties labākos no mūsu sistēmas. Daugavpils cietums tika dibināts 2008. gadā, un šobrīd tā ir lielākā ieslodzījuma vieta Latvijā. Pagāja 15 gadi kopš tā brīža, kad mēs sākam eksistēt kā ieslodzījuma vietā. Un es gribēju zināt, cik kolēģi nomainījās resocializācijas daļā pa šo laiku. Tāpēc veicu mazu pētījumu un teikšu, ka pētījuma rezultāti mani pārsteidza. Šajā slaidē jūs varat redzēt Daugavpils cietuma resocializācijas daļas amatu vienības. Šobrīd mums ilgstoši trūkst 2 kapelānu un 2 vecāko inspektoru psihologu. Tāpat trūkst 2 vecāko inspektoru, līdz ar ko šobrīd daļa ir 42 nodarbinātie. 15 gadu laikā resocializācijas daļā nomainījās 70 nodarbinātie. Ir secināms, ka visstabilākais amats resocializācijas daļai ir sociālais darbinieks, jo pa 15 gadiem tikai viens sociālais darbinieks aizgāja no sistēmas. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību vecākajiem inspektoriem, jo pa 15 gadiem 61 vecākais inspektors nomainījies, jeb vidēji 4 vecāki inspektori gadā. Ar ko mūsu sistēma ir svarīgie resocializācijas daļas vecāki inspektori? Ja atbildēt īsi, tad tas ir speciālisti, kuri vada notiesāto resocializācijas procesu. Manuprāt, ir svarīgi analizēt, kāpēc tik liels vecāko inspektoru skaits nomainījies pa 15 gadiem. Un statistiskia informācija liecina, ka 28% pēc paša vēlēšanas tika pārcelti uz zemāko amatu cita cietuma daļā, 16% tika pārcelti augstākajā amatā, 13% pēc pašā vēlēšanas tika pārcelti turpmākajam dienestam uz iekšlietu ministriju, 12% pēc paša vēlēšanas aizgāja no ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas, 12% sasniedza izdienas pensijas vecumu, 10% izmantoja iespēju priekšlaicīgi doties pensijā sakarā ar amata likvidāciju, jo viņiem bija nodienēti 20 gadi sistēmā, 8% tika pārcelti uz citu cietumu daļu vienlīdzīgajā amatā, un 1% tika atvaļināts no dienesta sakarā ar neatbilstošu veselības stāvokli. Ņemot vērā iepriekš minēto statistisku informāciju, mēs varam konstatēt, ka vecāko inspektoru skaits Daugavpils cietuma resocializācijas daļā atjaunojās vai pilnībā nomainījās 2,5 reizes par 15 gadiem. Vidēji bija nepieciešami 6 gadi, lai vecāko inspektoru skaits pilnībā nomainītos. Un tas viss notiek Latgales reģionā, kurš vienmēr ieslodzījumu vietu pārvaldē tika uzskatīts par pašu stabilāko reģionu nodarbināto ziņā. Ja šāda vecāko inspektoru mainība ir konstatēta Daugavpils cietumā, tad es varu iedomāties, kāda ir personāla mainība, piemēram, Rīgas centrāla cietumā. Šī gada 13. oktobrī mēs varējām būt par lieciniekiem tam, kad jauna Liepājas cietuma ēka kompleksa pamatos svinīgi tika iemurēta laika kapsula. Laiks – tas ir resurs, un infrastruktūra var būt uzbūvēta ļoti ātri, bet jautājums, kas veiks notiesāto resocializāciju jaunā infrastruktūrā? Logiskā atbildē – personāls. Bet kur mēs ņemsim šo personālu, ja šobrīd pie mums daļā negrib iet kolēģi ar speciālo izglītību un aiziet esošie kolēģi? Manuprāt, no šī brīža ir sakusies laika atskaite, kad nepieciešams domāt par personālu kā galveno vērtību un resursu mūsu sistēmā. Liela personāla mainība resocializācijas daļā norāda uz neapmierinātību. Cienījamie kolēģi, es zinu, ka jebkura izteikta doma ir ceļš uz risinājumu. Notiesāta resocializācija nav iespējama bez motivēta personāla. Vārds motivēts nāk no sengrieķu valodas vārda saknes motīvs, kas nozīmē jēga.
Nekur nav lielāka spēka par personālu, kas izprot jēgu, ko viņš dara un kāpēc viņš to dara, saņemot atbilstošu atalgojumu par paveikto, cieņu un atzinību. Motivēts, apmācīts un profesionāli noturīgs personāls ir resurs, kura piesaiste nav iespējama pavelti. Mūsdienu pasaulē zināšanas un profesionālisms maksā naudu. Lai resocializācijas daļas darbs būtu prestižs, es aicinu izskatīt jautājumu par atalgojumu palielināšanu resocializācijas daļas nodarbinātajiem. Ja speciālas prevencijas vidū mēs gribētu redzēt labākus kolēģus no mūsu sistēmas. 15 gadus, veicot dienesta pienākumu izpildīt Daugavpils cietuma resocializācijas daļā, mans lielākais sapnis ir redzēt, lai resocializācijas daļas personāls būtu prioritāte ne tikai normatīvajos aktos, bet arī praksē. Paldies!